Čau visiem, man esmu Evelīna un tā ir mana draudzene Beāta. Čau visiem! Vakar mēs bijām vienkārši neaizmirstamā piedzīvojumā un šodien mēs vēlamies pastāstīt par to, kā mums gāja, kā arī, protams, ka parādīt to, kā mums gāja. Mēs lidojām ar paraplāniem no Adrenalīnas LV. Tas bija vienkārši superīgi un šodien mēs vēlamies jums pastāstīt, kā viss sākās, līdz ar to, kā viss beidzās. Emocijas vienkārši visu. Sākās viss ar to, ka mēs atbraucām uz turieni un mūs ļoti viesmīlīgi sagaidīja. Ne, man nav bail, bet man ir ļoti liels prieks tūlīt lidošu ar paraplāniem. Mēs bijām uztraukušās, man šķiet mums nebija. Nē, mums nebija. Un mums momentā prasa, kas būs pirmā. Un tad mēs saskatāmies ar Beātu. Un tad mēs... Viņš ķers papīrīts 1, 2, 3. Izrādījās, ka beigās es biju pirmā. Un tad sākās mums piedzīvojumi. Sākās viss ļoti jauki. Mana mamma un tētis vienkārši fonā, viņiem bija tāds saka, tipus, viņi tūlīt nokritīs, ko tam līdzīgi Beāta, visu dzirdēja. Ko viņi tur stāstīja? Tur bija visādas emocijas. Bija uztraukums, bija prieks, bija sajūsma, bija visas emocijas. Ļoti kārtīgi viss paskaidroja, kā instruktāžā tieši tas, kā man ir ko darīt, ko nedarīt. Tūlīt celsimies gaisā. Tad tas vieglīgais moments bija tas, ka tev ir jāskrien. Tā kā tev brauc mašīna ar trosi un tev ir jāskrien uz priekšu. Un jāsasvarās uz priekšu, līdz ar to, ja tu nesasvaries uz priekšu, tiekrit atpakaļ tajā krēslā, un tad izskatās ļoti komiski. Ar dibanu var šļūt. Ja var šļūt, jā, zemi. Tandems gatavs? Mēs stāvam. Es teikšu, ka sāksim skriet. Ātrāk, skrienam. Man gan Beāta, gan mamma pateica, ka es ļoti smieklīgi skrēju, tāpēc, ka es skrēju, tad, kad mēs jau pacēlamies gaisā, es turpināju skrien, tas bija tā komiski. Tālāk mēs bijām gaisā. Towers been tumbling down, I lost my mind here. I lost my patience with the Lord. Oh, with the Lord. We lost faith in the arms. Man visu laiku likās, ka mēs brauksim ar to trosi. Tā kā... Jā. Un tad vējās, mēs līdz atvienosimies. Mēs atvienojamies un man... Bet pirms atvienojamies, man bija tāds iet, ka, ak, Dievs, mēs atvienosimies un būs tāds iztiks, wow, un tāds. Vai arī mēs uzdosim kaut kurā, ka es vienkārši atvienosim, un es nesapratu, kurā brīdī. Nē, mēs līdz atrausimies un tas trausimies. Bet bija labi, bija ļoti mierīgi atvienojāmies, un tad sākās brauciens. Tieši, kad mēs atvienojamies, viņš man jautāja, vai es nevēlos pati pavadīt to paraplānu. Man bija tāds, nu labi. Vēl kaut kur aizturēšu, tad tur vai... Tas īstenībā ir ļoti forši, tā kā it kā es varu jebkurā brīdī atlaist, nekas nenotiks, mēs vienalga turēsimies gaisā, tā kā es nekritīšu. Bet ir tā, ka, jo tu tā kā stiprāk ar roku velc uz leju pa labi, tā kā tev griezīsies pa labi. Brītīgi forši un tāds, ka tā kā vadāt paraplānas, tā stilīgi. Es to neizvēlējos. Jā. Un bija pišķi, es nezinu, sakontrējos. Un viņam bija tāds, vai tu nevēlies tā kā trikus pāris uztaisīt? Triku? Pārmesties otrādāk? Tik traki nē, bet uz līdzi. Un tāds kādus trikus. Ir 3 triku veidi, ir šūpolis, spirāle un kosmos. Pirmais būs šūpolis, kas ir uztaisīt lielās.
Jā. Tīksti. Es apgriezos otrādi. Man šķiet, kamera to nevarēs vienkārši pārnest tās sajūtas. Es vienkārši sēdēju, es tā kā nezināju, kāds izskatās no malas. Manai mammai bija tāds, Dievs, viņa krīt. Mana mamma domāja, kas krīt lejā. Bet es nekritu. Pabrīniet savus vecākus. Vienkārši, ja jums kādreiz saka uztaisīt šūpoles, kosmosu vai spirāli, vienkārši nesakiet, nē, es negribu. Tas ir labākais. Vienkārši visā braucienā tas ir pats labākais. Tā kā jums tas ir 100% vienkārši noteikti. Un skats ir otrs labākais. Jā, skats. Visa Rīga, viss. Akties, jā. Watch him from both sides, these towers been tumbling down. I lost my mind here, I lost my patience with the Lord. Oh, with the Lord. We lost faith in the arms of love. Love, love, love. Viss beidzās ar nolaišanos, un nolaišanās bija ļoti mierīgi. Tu tā kā lido lejā, un tu vienkārši šeit sākt ar kājām. Tev pat nav jāskaņ, tu vienkārši lido un vienkārši mierīgi. Ļoti mierīgi lejā. Es tik biju sabijusies, kā būs nosasties. Es arī. Bet tas ir vienkārši foršākais, kas vienkārši var būt. Ak, Dievs! Awesome! Sākumā man nebija tāds liels uztraukums, tāpēc kā tev, bet tajā brīdī, kad uzliek tās visas tās drošības, tās visas apratūras un kad stāv un tu tev ievelks, tad tā sajūta bija tāda jocīga, ka nevar saprast, kas īsti tagad notiks. Mēs stāvam tagad? Jā. Kad es teikšu, mēs skriesim? Jā, labi. Sākam? Wow! Un tad jā, lēnām pacēlāmies, vispār nebija tā kā vienkārši brauciens, vienkārši piedzīvojums. Es iesaku to par tiem, kuriem ir īstenībā bēlnu augstuma. Jā, vispār. Jo man nedaudz ir bēlnu augstuma, bet es vispār nejūtu. Nu, man nav bēlnu augstuma, tā kā es īsti nezinu, kāds ir, bet tā nav tāds sēd, ka tu esi augstumā. Es saprotu, ja tur leki no lidmašīnas, ko es ļoti gribu vismaz pamēģināt. Jā! Viss tas nākamais. Tik forši. Falling from high places, falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that there's nowhere to go. Watching from both sides, these clock towers burning up. I lost my time here, I lost my patience with it all. We lost faith in the arms of love. Par lidojumu skats vienkārši burvīgs, fantastisks, tur vienkārši skats, tā ir Rīga, tas ir vienkārši fantastisks skats, visu līdz horizontam. Red tongues and hands. 450 metru augstumā. 450 metri. Tā kā pieklājās viss. Augstāk nedrīkst, bet Augstāk, tas ir atļautais viņiem optimālais, tas ir maksimālais atļaujamais. 450 metri. Tas ir, jā, 6 metri. Tas ir iespaidīgi. Un viss, un kad cēlēs augšā, viss paliek mazāks, un tad rīktīgi brīvības sajūta. Oh, with the Lord. We lost faith in the arms of love. Es nē. Tiešām nē. Tik liela ekstrēmists es neesmu. Un man arī instruktors prasīja, vai es gribu šūpoles. Un tā kā Evelīna teica, ka ļoti, ļoti, ļoti forši, es domāju, ka man vajag pamēģināt. Jo es zinu, ka mēs mums viena viļņa. Gribēšu. Un tad es arī teicu, ka man vajag šūpoles, bet
Es teicu, ka man ir mazās šupulis, jo es Mini šupulis. nedaudz vēl. Tu tev uztaisīji Man lielās. uztaisīja lielās, un tas bija vienkārši burvīgi. Tādas maziņās tādas. Tev nav te pa ko jāstraucās, vienkārši skaties smaidi kamerā un baudi akrobatību. Labi. Šobrīd labākais. Falling from high places, falling through lost spaces. Now that we're lonely. Super. Kopumā šis bija vienkārši superīgs piedzīvojums, reāli. Es atļaušos to pateikt viena no labākajām lietām, ko es jebkad dzīvē esmu izdarījis. Jā, vislielākās atmiņas. Vienkārši superīgi. Lidot ar lidmašīnu un redzēt skatu, Tas ir ir viens. viens, bet lidot pašam un redzēt to pašu, tas ir pavisam kas cits. Reāli šis bija vienkārši superīgi, man šķiet tā kā izliekuma dāvana. Jā, tā kā punkts uz I. Jā. Un kā pārsteigums un dāvana jums mēs kopā ar adrenalīns.lv uztaisījām konkursu. Noteikumi ļoti vienkārši un būs 3 uzvarētāji konkursi. Tātad pirmais uzvarētājs vinnēs šo te braucienu ar paraplānu pilnībā pa brīvu. Un 2. un 3. vieta varēs iegūt atlaižu dāvanu karti sadaļā tandēm lidojumi adrenalīns.lv.mājaslapā. Jūs varēsiet iegūt 50% atlaidi uz lidojumu. Tas nāk, ja maksā lidojums 40 eiro, tas nāk 20 eiro. Tas ir ļoti lēti par šādu braucienu. Un, lai piedalītos konkursā, noteikumi ļoti vienkārši. Pirmais, jums ir jānospiež like adrenalīns.lv Facebook lapai. Jums ir jāpiesako viņiem Instagramā. Kā arī pats galvenais noteikums ir tas, ka jums ir jāieliek savā Instagram profilā bilde. Bildes tēma ir tā kā adrenalīns kaut kas īpašs, nezinu, uztaisiet bildi, kuras kājām gaisa. Kaut ko tādu ļoti oriģinālu, kaut ko neparastu, neparastu. Un lieciet hashtag adrenalīns.lv un jāietego iekšā bildē būs adrenalīns.lv Instagram profils. Un tie ir arī visi noteikumi, lai piedalītos. Tas arī ir viss šim te video. Es ļoti ceru, ka jums šis video patika. Milzīgs paldies, Beat, ka bija ar mani kopā šajā piedzīvojumā. Paldies, Evelīne, par milzīgo iespēju. Adrenalīns.lv. Jā, milzīgs paldies adrenalīns.lv par šo iespēju lidot. Tas tiešām bija vienkārši neaizmirstami superīgi. Paldies, ka skatījāties. Tiksimies pavisam drīz nākamajā video. Un tā! Tā!